18. decembris vēl burtiski dienas, vai neliekas, viss gada beigas, ja tam mieriņš iestāsies, klusais periods, var par neko vairs neuztraukties, nekam neko nesakot līdzi. Bet jāatcerās to, ka ne visus gadus viss ir bijis mierīgi. Piemēram, ja man atmiņā nebija 18. gads. 18. gadā tieši uz Ziemassvētkiem bija pamatīgs krešs akciju indeksos. Un to nācās risināt Centrālās bankas vadītājiem, strauji mazinot likmes, burtiski tur Ziemassvētku laikā. Tā kā tāds diezgan aktīvs periods, bet es to diezgan labi atceros. Nevajag paļauties, ka tūlīt būs mieriņš un klusa nakts, svēta nakts. Varbūt visādi. Tā kā esam uzmanīgi. Jā, varbūt arī īstenībā, ja ir kaut kādi lieli vēsturiskie ienesīgumi sasniegt, negribās tam visam svētkos sakot līdzi. Jāapstās varbūt daļiņu peļņas, jāpiefiksē, varbūt kaut kas jāpaņem nost, lai varam mierīgi gulēt, par to nedomāt un pēc jaunā gada neķert galvu šokā, kad mēs ieraugām to, ja kaut kas pēkšņi ir mainījies. Vai arī redzēties, ka iet viss uz augšu. Bet ir jāuzmanās.